sanāca. Tā šodien esam savākušies arī 29. Čāļi ir sastāda kompānija, kaut kur vēl Raivo, es zinu. Mēs esam 5. Ārturs Irgu arī pagodinājis mūs ar savu dalību. Izdzēsīšu vārdu, neteikšu. Tas nebija īstais, ka tas ir aktieris īstenībā. Atšķiklītos, bet varēs širo te. Viņš tāds ir, jā. Nav no vieglajiem, bet var. Jā. Ai, ka man te bišķi samesta. Tas tāds šo vērts. Ar otro te blieza. Nu, varbūt pat ar pirmo, bet nu tā, ka līdz galam, bet man liekas, ka nepietiks ar pirmo. Tā varētu būt. Nu, te pieņemsim kalnais brauktu ar pirmo ātrumu. Jā, šitādā jau protams. Ar pirmo ātrumu. Nemīst atgriezt ručkā. Jā, un tad viss sanāk. Nu ne, taču te tak visi priekšā. No šejienes, tev jau no šejienes ir jāsāk. Tas ir tikai, tipa, tu tur apsēdies uz moču tajā rajonā. Pa māliņu, tieši tā. Tā tu ar kuru? Ar pirmo vai otro vīlē? Ar pirmo. Nu jā, man arī liekas, ka ar pirmo. Nu, ot, drusciņ, jā. Pietrūka ātrums, bet labi. Te pat vēl labāk, bļai. Opā! Šītas viss skaisti. Nav ko mīst. Nu es nevarēju tik labi kā tu. Nu kaut kā man tur nogāja uz vienu pusi, bet tev čot, ka tu tā ieņēmi. Nē, nenogāja slīpi. Nenogāja slīpi un viss čot. Obā! Es domāju, ka tur aizpeldēšu kaut kur.
pietrūka, bet viņš ar inerci aizgāja. Tur jau tā skūra rīķis. Nu nekas, bet vismaz tu trenē to mūķību, zini kā. Raivo sēdēja, bredu, tā pāk. Ierāva drosmi. Jā, ierāva drosmi. Nu nekas, jā, nu viņš tāds ir tīzlis. Labs. Es pat nepamanīju, ka tu brauc, pat neieslēdzu. Palaidām garām to, ka tu tur viņu paņēmi. Es tur vēlreiz pamēģināju. Nu vari pamēģināt vēlreiz. Rītībā iepašķās. Nu redzēs, vai šitas te laimes faktors atkal būs vai kā. Ja vienreiz paliek tā kā ļāva, ja divreiz tā pats. Labi, ja davai, normāli, protams. Šitā. Nekas, bet ir pāri. Ļoti labi. Ar šito jau arī var, vai ne? A, kas tas tāds ir? 300 stupis arpā. 300-nieks? Protams, ka var iesvilināt. Viņam vēl pie tam kopēja. Nu jā. Nu jā, nu tā kā viss tā. Čik un gatavs. Kaut ko grūtāk vajag. Nu, jūs jau te, izrakāt tagad, norakāt, kā teikt, kanti, un tagad jau viss tā kā pa šosei var. Tagad jau bez lēkšanas var uzbraukt. Tiekamies augšā. Oi! Labi. Raivo arī dusmīgs. Nekas. Steidzot, karoči, kā teikt. Pašam arī jātiek pāri, tad jau nav tik vienkārši. Nobrauksim lejā un pa maliņu. Sagaidam pārējos. Beidzot sanāc pārveikt, kā vajag. Nu, vismaz sagrupēties pareizi un tad jau... Tikai gāzīt bišķi iedē un pāri. Nu, būs, saņemsies. Nu, tur vēl kaplis stāv virsū, viņš varētu arī būt pie vainas. Nu, ķipa tā cietā MX riepa viņam. Jā. Tā arī teorētiski neļauj normāli pārvietoties. Tagad šitas segums ir tās, kur tam ir tāds baigās nozīmes nebūtu. Nu jā, nu viņš tāds... Spiediens tur jāstās vairāk, vai nav pa daudz. Jā, varbūt arī. Nu, braucam tālāk! Ir ļoti labi mīksts palicis. Varu bišķiņ padriftēt pa dublīšiem.
Es domāju, ka te vajag izbraukt šito posmu pa šejieni un tad tur vieglāk. Labi, bļā, izstāst bēdīgi. Mēs izbraucām pa šejieni. Izstāst trakāk nekā rīzīgi. Jā, te var krustām šķērsām, pat tur šeit vari pārbraukt. Nu, viņš vienkārši, ja tu iekritīsi droši vien tajā dziļajā risē, nu tad būs sūdi visticam. Bet tā te ir, nu, salīdzinoši ciets. Tā kā nav ko mīkst arī baigi. Nu, 2 metri apakšā pamats točnīs. Točni. Vienam šitā braukt, šitā ir ciemiņa taka, krači, lai nebūtu vienkārši tupo uz kaldiem aizbraukt, tad izbrauc aplīt parāda, kāda ir apkārtne. Tiem tieši tie meži valsts privātie? Gan. Lielākā daļa valsts meži? Jā, principā jā. Nu, vismaz maršruts mums iet lielākoties pa privāto. Bet te vismaz nav Rīgas problēma, ka visiem viss nepārāk. Te cilvēki, principā, ir neiespējami satikt. Nomaļ vieta tāda. Reģionos jau tas nav tik izteikti, tur ap Rīga ir viss tas mužieklis, kur visi braukāt uzstāst. Nu kā, nu to dara visi tie, kas staigā ar kājņām, sunīšu skakiņā, cēnītes, lasa pierīgā, nu viņam jau nepatīk, nu un attiecīgi. Tāda, ka palaiž to sižetu, redz jau arī laukos cilvēku. Nu, nē, īstenībā es tev teikšu tā. To zīmogu virsū. Viņu vajag, jo pēc, ka pilsētniekiem, nu, arī, bret, viņiem tak vajag pateikt, ka nedrīkst, jo, nu, visi jau bļaustās, ka pohoj, nu, nav pohoj, nu, visi tomēr sāk domāt, varbūt tur nelīst, tur. Kādā Vācijā tu vispār pat nedrīkst mežā iebraukt iekšā, vispār nekur vienkārši, tev motstuņu jau tikai ielikt piekabē, nu, es tu strasi, bet tev nav tāda opcija, tā kā mēs tev izzināmies apkārt. Mums tādā ziņā ir pilnīgi brīvība, nu, tā, kad... Vajag nesapist vispār to pasākumu. Jā, nu, tāpēc, jā, nu, ja tāds sižets ir, tad mēs saprotam, ka vajag bišķiņ piezemētāk. Nu? Jā, bet citais arī tie sižeti ir tādi, tur rāda, tur brāviens, tur kaut kāds karjeras nenormāli izbraukāts. Viņš viss ir apiris ar skujām, tur neviens nav braucis, jo es nezinu, mums mēnesi izskatās. Parasti kaut kāds karjeras, tur nekā vispār nav, un tur teļ baigo haipu. Nē, nu es domāju vairāk par to, ka tur mājas blakus. Pohujas to karjeru, viņiem nepatīk, nu pādažu karjeru, tas arī tieši tāpatās tur moci. Es saprotu, ka viņš arī ir loks, bļēt, nopērk, ķipa, nu māju, bļēt, pie karjera, kur visticamāk viņš zināja, ka tur braukā gan ar tankiem, ar džipiem, bļēt. Un pēkšņi viņam redzēties nepatīk, ka viņam pie mājas katru brīvdienu zāģē. Viņš grib atpūsties, kafiju iedzert. Nu, te gan ar otro jāzāģē augšā ir. Netīri, bet augšā esmu. Ui. Tās bija žostka. Balans pazaudēja pa vidu.
re. Ar čaukšu. Kad divus pirkstus apslapināt. Kas nākamais? Mario. Labi, ka tu man ieraudzīji un pārdomāji viņu mest gaisā. Jau redzēji manu viltīgo plānu? Es redzēju, un tu kaut ko pārdomāji. Kāds vēl vīlēs? O, ko labi. Nē? Tas nav tik traki nemaz. Galvenais turēt gāzīt. Jā. Tev patīk šie pēdējie metri. Tie divi pēdējie metri, ne? Laikam par daudz uz aizmīgi paliek. Nē, tu vienkārši pa maz gāzē, tev vajadzēja būt labākam. Bet nu es redzu, ka tev pazūd šitas te balansiņš un viss, un ātrumiņš un balansiņš un viss ir slikti. Nu, iespējams, jā. Nu, tur jau tu pats. Moči lido. Tā. Mēs esam šeit. Man liekas, ka viss tev ir kārtīgi. Nu tāpatās vajag. Kaut kāda zāriņa. Tur nevar. Es domāju, pa šejienu izdarīt, ne? Varētu viņu dabūt tur. Crossfits, celīši kājiņas. Tā. Paga. Jā. Davai, paņemais stūri. Uztina, bret. Tā viss čotkat priekšu vēl drusciņi. Paga. Viss, reku. Davai, tagad viņu, nu sajogā, ne, bet neitrālajā vajag ielikt vienkārši. Es pieturēšu. Lai viņš, davai, tu priekšu, es aizmuguri. Nu, re. Davai. Glābjam savējos. Nelaid vaļā, nu? Ir, jā. Tev bija taisnība. Ko tad? Pilnu ručku, kā atgriez, viņš pats uzskrien augšā. Bija liekas, ka viņš jau tur paliksies, vai ne? Jā. Es jau arī, ka te vienkārši atgriez otrajā, čista pirms kalna vienkārši līdz galam un visu, un te viņš uzšauj.
Nu, protams, ja nesaiet driftiņā. Otro jābrauc, ja? Nu, šeit jā. Jā, ātrumu vajag. Jā, te līdz galam. Te vispār pat neapdomājoties. Tur kā apakšā tu tur pilni, augšā tik... Nu jā, tu tikai bišķiņi uzkāp augstāk, lai tev tur šitas te, lai nav tā, ka tev mocis brauc prom un tev ceļās. Tev vajag maksāt šitā, tā pārliecinoši uz tuvu būt. Lai neteikt, ka jāsēž uz stūres. Tur ir vieglāks. Jā, grib redzēt, kā Šerko lido pa gaisu. Komandas biedru, davai, nu. Es jau pavātījos. Pārliecību tu man neiedēvi vairāk. Līdz galam. Nu, redzi, tas arī pietrūka to, ko atlaida. Bet mocis ir augšā, jā. Nu, re. Nevajadzēja gādas atlaist. Nu, jā, jā. Normāli gāja. Viņš tur nobijās un viss, un ar to arī beidzās. Nē, parādīšu bišķi vieglāku. Nē, vairs nav. Bet ieskrējiena pilnīgi nekāda. Trūkta ne pa tēm gāja. Es tev saku, tāpēc ir zamuts, ka tu nevari ieskrieties un te pietrūks tik maz. Nē, nu te var uzšaut, vienkārši tas sākums ir ļoti agresīvs jābūt. Pat varbūt ar pirmo tā, ka līdz galam, lai nebūtu šaubu, zigā. Nē, otrreiz, jā. Labi, bet reku viņš tur pazūd, es tev saku. Liekas, ka ģipa ir, bet viņš apstājās pusceļā, ģipa tas mocis. Un viņš tur tā, Tu čikens arī ķipa ir? Nē, nu ir ķipa, jā, tur var pa kanti. Es domāju, ka vajag kaut kādu hārdu uztaisīt. Kaut kur kokus reku noņemt un reku mau kaut kā pāri kokiem. Un tad jātiek līdz bērzam un tad pa kreisi vai pa labi kaut kur. Tās sacensībās nenotiek. Vieglākais vai kaut ko sajauc? Jā. Nē, nu tur var pa kreisi kaut kur būt pa labi noraut, un tur var ķipa pēc tam tā pa diagonālī kaut kā uzlist. Nav tā, zin, ka tev mocis tur ķipa... Bet nu ir jātiek kaut kur vismaz līdz tam kokam. Tad tur kaut kā var viņu vēl pagrozīt. Nu re, tagad būs vēl vieglāk. Kantas vairs nav. Jā.
Koki, jā, saknes. Nesaka, ka es vainīgs. Kas? Nesaka, ka es vainīgs. Es tā... Izraki man patrauc. Bet tev labi gāja, tu kaut kur aizgriezi. Principā tev vēl drusciņi. Kas te tev iztraucēja? Tur caurumi kaut kādi. Nelikās, ka būs. Bet nu tālu tiki tāpatās. Šite ne uz sāniņu un... Jāmūk prom. Es saku, viņš ir tīzls. Nav tik viegls. Nu jā, nu tīzls. Nu. Tā iespēja ir normāli, tas uzreiz ir. Kas te? Nu tad kāpa lejā no viņa un ar kājiņām lejā viņa dabūna. Nu tas līdēs, jā, te brēc strauna. Ja tas te koks nebūtu, tad visi jau būs piekusuši. Būs jābrauc mājās tā zupa ēst. Jā, nu ir neiespējamais kalns. Jūs jau bijāt augšā, ja? Māliči. Eku tureiz tā bērza jātiek. Bet labi paņēma, jau. Mocim tikai ir apgriezieni, bet tas priekšu neiet. Bet bija labi. Nu jācenšās maksimāli taisni. Nu to vienu vajag točno, ne? To vienu vajag. Ārši jau no vietas jau mēģināt, jau pahoj. Nu bišķi pietrūka. Šitā zāģē. Tu. Zāce pa nulle.
Nē, nu vienkārši te vajag ātrumu, te nav zacep, viņš rokās nost, te tā kā karjeras smilts. Nu čo? Tikpat augstu, cik tu? Tas gan. Izskatījās, ka pat būs tur daudz. Nu man karoči, es sasvēros, es sāku krist nost, nevarēju dabūt atpakaļ. Nu, ir kaut kādi zamuti. Var tikt augšā. Bišķiņ pietrūk. Bet nu te kaut kas... Jāsaprot, kā tik lejā. Hã? Jā. Nu, bet šitas jau ar tādu rozīnīti. Kaut ko es te palicu. Nu, reku jau sprungulis izlīda. Pāri un jāpiļī tālāk. Nu, te nevar laist vaļā. Nu, reku tas koks, reku izlīdis ārā, moš, ka tu arī uz viņu arī uzdūries. Jo tu kaut ko baigo tādu virāžu nesaprotam izdarīji. To, kas man tur izsit, to sīdā. Jā. Viss normāli. Es pat neticu, ka es viņā uzbraukšu tā godīgi. Tāpēc, ka tūlīt gan jau, ka mēs tur izraksim, un tad te būs baigi sarežģīti. Vai kā te ir sarakts? Nu jā, uz to pusi arī var tikt ārā, gar eglīti. Gar eglīti tur arī var tikt ārā. Jā. Te ir vienkāršāk. Nu čā? Labs, nē? Trenējam vīliju. Kam tu trenē? Sev? Sev, lai man stāv visu laiku ilgi. Vai bābām ir ko izdarīt? Nu re! Uj! Paskaties, kā nolika sev priekšā moci! Vai ne? Bļetot iemācīties šitā ap koku viņu aptīt un nolikt sev pie kājām. Es principā vēl šitādam tur ir jāaug. Tur šito nevar iemācīties, to var tikai jābūt tam ir kaut kādam intelektam. Tur indīgo bērnam jābūt. No!
Man arī bija šitās te iepriekš likmes, ka līdz bērzam jau pa ļubomu tiks, kā tālāk, es nezinu. No priekš sevis. Ja, kurš to bērzu tur iestāv? Jā, redzi, viņš arī ir tas, kas šobrīd... Nu jāpamēģina ar to pirmo. Man cimdi, karoči, slīd, es tos kokus zāģēju, ņēmu, man riktīgi slīd rokas, nezinu, vai sanāks. Nu jā, baigi grūti noturēties pie stūres. Man zina, kāpēc slāst, man šitas temperatūras dačiks, karoči, nestrādā, ieplūdēja. Tāpēc arī kalnē neiet? Nu, nē, tur iet, tāpēc, ka viņš tur šļakstina iekšā vairāk. Kas tā? Treknotājs, ja? Degmaisība. Es domāju, ka jā. Nu kā, nu man filtrā dačiks nestrādā šitas te temperatūras. Nu viņš domā, ka man viņš laikam ir augsts, es pieļauju. Būt, jā. Ja kaut kādu kļūdu viņš tad dod no? Nē, nu dod, man jau tur, es jau nolasīju, man mirgoja panelīķi pa check engine, viņš tur vienu garu, 3 īsus uztaisi. Paskatījos, ka tas ir šitas. Un tā arī bija vaca karājās, ķipa, nu. Bet, nu, brauc. Pievienot neiedomājies. Nu, man nebija laika, nu, šodien no rīta, zin, ka. Brauc. Nu, jā, nu. Karoči, esmu, man vienalga. Pat montus nenoslāpu. Ja, es neticu, bet gāja, beigās, ai, man pietika. Nu, man pietika, jā. Nu, tur ir tā saķera, tur galvenais noturēties un nenolikt kāju pie zemes, tur ķipa, nu tā kā... Galvenais moci neizīt. Līdz tam bārzam var mierīgi tikt, tā kā droši var pamēģināt, pēc tam jau tur... Jā, es te padomāšu. Jā, bet sākums jau paliek tāds... Reku, tur jau viena. Jā, nevar ilgi domāt, tev jābrauc, kamēr nav kauruma. Nu, var, tur, nu, sanāk, es ar pirmo līdz galam varēju just, ka man pietrūkst ātruma, bet ja būtu ātrāk, nu, bet es nebūtu, karoči, izmanevrējis. Nu, tur bija tā, ka visas robežas, zin kā. Te no līkuma tu izkrīti ārā un viss, no, tur vajag brīn to līkumu paņemt. Pāris metri man pietrūka. Nu jā, nu, es saku, viņš jau līdz turienē iet. Tur pēdera rakt. Es vēl čučuļ tālāk tiku un es viņu uzmetu. Nu, tīri varbūt moča korpus. Jā, moča korpusu vēl un tad... Nebija jēgas mest tāpat. Nebūt, jā. Sākums labs, bet tur kāju reku pieliku un atkal viss. Te nevar saprast, moš ar otro pamēģināt. Nu, viss tur, karoči, es nezinu, laikam jau vairs nevar. Vismaz es, jābūt prom. Jā. Es tev teikšu, ka te viss ir izmainījies. Jā, pirmo reizi, kad tu brauci, tev vēl bija bijis kaut kāda taisna līnijā saķera. Jā, tagad tur ir džams, karoči. Tur ir, ne, nu gan jau, ka vajag, tikai višķiņ vēl vajag patrenēties.
vajag to bedri, kas blakus ar tām smiltīm. Viņu var. Nolīdzināt, un tad tur aiziet. Tur var uzbraukt. Tikai kaut kā tur ir... Nu, brīnēs, tur tā, es saku, uz robežas. Tagad man sanāca labi. Es nepazaudēju līdzsvaru. Kāpj ar iepaukšā varbūt ātrums būtu bišķiņ, nu, jā. Bet šitas, nu, nevar tādu zacepu dabūt, lai... Nu, tur ir, jā. Protams, riepai arī šeit ir svars. Smiltīs riepa ir svars. Jā. Nu ko, nu... Nu var. Lai gan man arī sanāca uzmest. Kas tas tāds bija? Bļē, tāds ar apgraizītu knābi un, bļē, nocirstu asti, bļē, zīda kā kaut kāda vista, karaču uz kaušana. Frankensteins tev tur. Manā liekas, ka ir laiks siltai tējai. Visi noguruši. Man arī liekas, ka... Tas to man paliks rokā vienkārši vienā brīdī, un es kaut kādā kokā ieliku. Nu paga, kas tev tur? Man ir šitā skrūva aizgājusi, šitā te. O tā, kas ir tur. Stiprinājums. Jā, viņi ir salocējusies, tur nav jēgas. Nu paga, bet tur jau, nu, viņš tak tev neļurinās, vai... Pagaidis, pamēt Nē, pietur. viņš nenolūk. Nu paga, neloki viņu vairāk. Es viņu atpakaļ pavocu. Nu, es domāju, ka skrūvu tieši nevajag locīt. Nu, es sapratu, reku viņš tev... Viņa jau nav sabocīsies, viņa vienkārši vienā galā pacēlusies uz augšu. Jā, bet viņi tur ir iekšā skrūva, un viņi... Nu, jā, nu, jā, saproti. Viņa šeit ir cauri vītne šitai, un viņš ir, bļēc, es domāju, ka tev nekādā gadījumā, tu vienīgi vari atskrūvēt un stūri nolikt sev taisni, lai, ķipa... Nu, jā, nu, aizgāja atpakaļ. Es viņu neaiztikšu, jo viņš, tur ir pizdā tā skrūva jāmaina. Tur ir tāda kretīniska skrūva ar iegremdēto galviņu tādu, kur veikalos nemaz nevar nopīkt. Nu, vai tu nevar piešmeļģelēt ar kaut ko? Sabaudiet, ja tu viņu piešmeļģelē, tu viņu nevar pievilkt. Tev tas iekšējais seškāds paliek ļoti sēks. Sapratu, jā. Kaut kādas rezerves, Sapratu. no mājā bija. Tā specifika višķi. Šitas man nebija līdzi maģies. Jaunas plasmas uzlikt, bļē. Šitas jau vēl dzīvotājs, te tikai savilcējus vajag uzlikt un brauks. Klausies, starp citu, man ir kaut kāds Šerko plasmas tieši no šitā te modeļa, es tev komplektu sūtīju. Jums vajag tur vajag tikai kontaktus. Man atnāca no, man liekas, kaut kāds, kas man nedara, jo man ir šī gada motos, man... Rukši. Vienmēr atram kādu dublīti. Visi nāk, tur pāri kokam. Nebūs. Bobers? Nu jā, viņam te māja. Tā ir viņa karača impērija kaut kāda šeit. Pasties, kāds viņi tos durkļus atstāja. Jā. Viņš te apkārt ir visu karača apzāģējis, viņš te būvē normāli viņam te. Saspēlējies, laikam tās brīn spēlīts.
Slidens viss te tāds. Normāli batutā tā apgulās. Ārčam pārsteigums, bet tur baigts priekšā. Kaut ko aizbrauca, sāka lamāties. Ir slīdens, ne neko. Jā, bet kaut kas tur pamazām kaut kas tur sanāk. Šito tik ilgi. Tā gribas vīlijā braukt vispār. Sēd uz tā lēni. Var pabraukt? Vai galīgi sūdīgi? Māris, jā, jau paņēma, jau labi. Jā, šis bija tāds okei. Vai ne? Tūlītās. Tur ir visā hujēna. Tur ir plakne. Jā. Šitas ir ciets. Pāga bišķiņ, es te vēl padarbošos. Normāli eja parādījās, reku. Čik tur ārā. Tā. Šis ir labs. Stāvs.
Nu, zini, kā ar pirmo var uzšaut. Pat nevajag tā, ka gāzēt, vienkārši šitos vajag tā. Vienkārši vajag raiti un viss. Augšā vienkārši ir siena. Visu kanti pret nozāģēja. Es ar to lidošu. Jā. Nu kā tā? Pret dirstā vienkārši. Bija jāatbrauc, jāapskatās, kas te notikās. Bret, tu čista uz astes, pizdēts. Man jau šitās te saknes pašā uz sāniem Nu, kaut kā. jā, es biju varējis redzēt, kā viņš tā hops, viņš, nu te viss ir tā kā no rokām. Jā, tā kā aizrāva uz sāniem. Jā. Raivo arī grib taisīt jokus.